Mana lielā iepazīšanās. Tas notika pavisam dīvaini. Tas notika periodā, kad man dzīvē nevisai labi iekšēji veicās. Un es biju noskatījusi platoniski kādu puisi Rīgā, par kuru draudzenes bija informētas un izlēmušas mani savest kopā, jo viņas apgalvoja, ka es esmu pilnīgi viņas stilā meitene. Tāda mēs kādu vakaru sapulsušās gājām uz Vecrīgu, uz kafejnīcu, kur parasti šis puisis apgrozījās, un mēģinājām sarīkot nejaušu tikšanos. Bet tikšanās beidzās ar milzīgu fiasko, jo puisis neieradās. Bet mēs diezgan labi pavadījām vakaru ar draudzenes draugiem. Un tā es vēl joprojām turpinu šo vakaru ar savu vīru Gundaru. Ar savu platonisko mīlestību es arī vēlāk iepazinos un atklājās, ka viņš patiešām ir brīnišķīgs vīrietis, bet laikam jau viņš nebija man.